Partijas stabilitātei līderi Aleksēju Roslikovu. Labrīt! Un sakiet, kā vērtējat sagatavoto budžeta projektu? Jā, mēs dzirdam Saeimā sagatavošanas darbi vēl turpinās, mazliet kaut kas fonā rodas, bet es domāju, tas mums netraucēs runāt. Noteikti. Labrīt, augsti godāta Latvijas sabiedrība, labrīt, augsti godāta LTV. Uz dotu momentu, kā opozīcijas pārstāvis, viennozīmīgi visi domā, ka es teikšu tikai slikto. Bet ja mēs skatāmies objektīvi, pirmais un pati svarīgākais moments, kas manā skatījumā ir ļoti vērts, lai pievērstam uzmanību, konkrētai budžeta nepiešķir naudu, lai stiprinātu latviešu valodu starp mūsu diasporas. 400 000. Tas jau nozīmē, ka kaut kādas deklarētas vērtības par latviešu valodu, par latviskumu jau ir absolūta pasaka. Ja mēs runājam par absolūtu budžeta cipariem, kur mums pasaka, mēs pieliekam pie veselības budžeta milzīgu naudu, 100 miljoni. Ja mēs skatāmies, cik saņem no tā absolūti viena medmasa, tas ir 80 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tad neskatīsimies uz lieliem cipariem, skatīsimies, cik parastais cilvēks no tā iegūst. Viena medmasa 80 eiro pirms nodokļiem. Ja mēs skatāmies uz VUGDA vai valsts ugunsdzēsības un ugunsdrošības dienesta pielikumiem, tur vajadzēja 400 000, lai nopirkt jaunu formu džekiem un glabējiem. Neatrada, bet atrada vairākus simtus, lai nopirkt vadībai džipus. Līdz ar to esošais budžets, viņš atkal ir tendēts uz skaļiem nosaukumiem, bet reāli cilvēkiem tur nekas nepaliek. Nepiekrītat, ka tas ir stabilitātes un drošības budžets? Ka kuru reizi esoša koalīcija jau 7. gadu sauc budžetu tā, lai viņš izskatās drosmīgi, zolīdi un lai parasta tauta pie televīzora uzskata, ka viss ir kārtībā. Bet skatāmies atkal absolūtajos ciparos. Līdz šim mūsu augstākā izglītība bija viena no vērtīgākajām Eiropas Savienībā. Mēs bijām top 500. Uz dotu momentu mēs esam top 1500. Mēs absolūti izlidojam no visām pozīcijām un no visiem radītājiem. Tā kā uz dotu momentu es uzskatu, ka budžets ir absolūti savs, viņš nedomā par cilvēkiem. Bet pat parastā matemātika. Mēs piešķiram, piemēram, iekšlietu ministrijai 1000 kā budžetu, lai būtu vieglāk skaitīt. Un tur 10 darbinieki, 5 gadi atpakaļ. Šogad, piemēram, darbinieku skaits ir samazinājies uz pusi, bet budžets ir palielinājies. Logiski taču skaitīt, ka tiem, kas ir palikuši, jāsaņem 2 reiz lielāku algu, jo viņi ir 2 reiz mazāki, bet budžets ir 2 reiz lielāks. Atkal nesanāk. Līdz ar to jau tas parādā, ka budžets jau visus šos gadus orientēts nevis uz cilvēkiem, bet uz džipu pirkšanu, biroju remontēšanu un pārējām, lietām, privātas lidmašīnas, kas absolūti neskar parastos cilvēkus un parastos iedzīvotājus. Deputātiem bija visvairāk priekšlikumu par nodokļu izmaiņām. Vai arī jūs rosināsiet un atbalstīsiet kādas plānotajām izmaiņām? Mums ir vairāk nekā 100 priekšlikumi, un viennozīmīgi viens no viņiem ir bijis vismaz atstāt darziem un augļiem 5%, nevis paaugstināt līdz 12 un stāstīt, ka tas ir kaut kāds inovatīvais risinājums. Paldies Dievam, paldies arī koalīcijai, ka viņi ir atbalstījuši mūsu priekšlikumu par bērnu onkoloģijas centrā jaunas iekārtas iegādi, kas arī ļoti dievīgi, un paldies viņiem par to. Līdz ar to mēs vairākus priekšlikumus ielikam, kas ir ārkārtīgi svarīgi Latvijai. Diemžēl visi viņi netika pieņemti. Jā, sākotnējā vienošanās, ka deputātu priekšlikumi netiks atbalstīti. Kā jūs to vērtējat? Es domāju, ka tas ir liels panākums, ka vismaz 2 priekšlikumi no mūsu 100 ir pieņemti. Es vēlreiz saku paldies par to koalīcijai. Un es uzskatu, ka tas ir tāds mazais solītis uz priekšu, kad mēs tomēr objektīvi saprotam, ka valdībai nākotnē, es to redzu, ir jābūt tādai tautas sadraudzības valdībai, kur piedalās absolūti visi. Jo tas uzreiz veicina konkurenci, tas uzreiz veicina savādāku domāšanu un tas uzreiz veicina lielāku rezultātu. Ja uz dotu momentu sabiedrībai pasniedz to, ko tu gribi, lai Roslikovs vada to valdību, ko jūs uz dotu momentu redzat, ko es varu sačakarēt vēl vairāk, kas vēl nav sačakarēts. Kā tad balsosiet šodien? Uz dotu momentu balsosim viennozīmīgi par saviem priekšlikumiem par mūsu kolēģu priekšlikumiem, jo daudzi no viņiem ir ļoti, ļoti prātīgi un iedzīgi arī balsosim par, bet kopumā šo budžetu mēs atbalstīt viennozīmīgi nevaram. Tāpēc pēc 2 dienām, kad šis budžets paies garām, mēs ļoti labi saprotam, ka viņi atbalstīs labākajā gadījumā 51 deputāts. Partijas un deputāti ir vienojušies strādāt līdz vēlam vakaram, bet to nedarīt naktī, kā tas bija gadu iepriekš. Kāds jūs prognozes, cik dienas vajadzēs, lai pieņemtu nākamā kāda valsts budžetu? Šodien mēs strādāsim līdz 10 vakarā. Mēs strādāsim kā stabilitāte ļoti aktīvi. Es skatīšos, ko darīs mūsu, opozīcijas kolēģi. Ja visi strādās vienlīdzīgi, tā, lai parādītu koalīcijai tiešām, ka viņai ir vairākas vietas, nav taisnība, tad es domāju 2 dienas vismaz. Bet, redzēsim. Vēlēt tikai izturību. Paldies par sarunu. Kolēģi, vārds jums, atgriežamies studijā.